1. janvāris. Esmu atbraucis uz Čivitu, lai jums parādītu šo skaisto ciematu. Zinu, ka esat jau viņu redzējuši, bet dubults neplīst. Trīskārši vispār ir super. Diena jauka, tāpēc izdomāju ar šo jauko laiku ar jums padalīties. Dosimies pastaigā pa pilsētiņu. Ļoti skaisti, ļoti forši. Esmu gatavs šeit braukt atkal un atkal. Es ceru, ka jums patiks un jūs pievienosieties pastaigā pa šo burvīgo mazo kalnu pilsētiņu. Skaista, senatnīga pilsētiņa ar mazām šaurām ielām un vēsturisku akcentu. Atkal teiksiet, kur visi cilvēki? Un es atkal atbildēšu, guļ. Vakar svinēja jauno gadu. Bet uz ielām redzam kungi tiekās, runājās, dalās ar to, kā viņi pavadīja jauno gadu. Pareizāk sakot, kā pavadīja veco gadu un kā sagaidīja jauno gadu. Tāpat tās bāri strādā, var dabūt kafiju, kādu maizīti un sirsnīgas sarunas ar draugiem, paziņām un kaimiņiem. Vispār Itālija ir par sirsnību. Par sirsnību, ģimeniskumu un jaukām sarunām. Tāpēc arī man tik ļoti patīk Itālija. Taču skaistas ieliņas, vai ne? Paskatieties. Čivita ierakstīta UNESCO mantojumā. Tā tad ir tā vērts, lai jau šajien atbraukt. Skatītāji bija rakstījuši, ka iespaidojoties no maniem video, atbraukuši uz Kalabriju un apmeklējusi Čivitu. Paldies jums! Tā kā varbūt kādam vēl būs vēlēšanās apmeklēt šo skaisto senlaicīgo pilsētiņu. Es domāju, ka nožēlot nenāksies. Te ir skaisti. Gan apskatīt par pašu pilsētiņu, gan arī doties dabā pa vienu no daudzajām pastaigu takām un baudīt kalnu šarmu. Skatieties, privāta māja, maz zemes pleķis, bet ir pilns ar apelsīniem. Apelsīnu var noplūkt no sava koka. Lai baudītu to, nekur nav jādodas, tikai jāiznāk dārzā. Esam atnākuši uz pilsētiņas centrālo laukumu. Kādi pārsteigumi šeit mūs sagaidīs. Naktī būtu skaistāk, izgaismots ar skaistām lampiņām un zvaigzni. Ja kāds nezina, šis ir albāņu ciemats. Izseni šeit dzīvojuši albāņi. Redziet, kā Itālija, bet albāņu ciemats. Albāņu karoks joprojām rotā pašvaldības ēku. Un ne tikai pašvaldības ēku. Šeit mēs varam to redzēt. Un, redzat? Jā, ir arī cilvēki. Šeit pretī, tā ir pašvaldības ēka. Lai arī mazs ciematiņš, tāpat
Tā jā, ir sava aptieka. Blakus aptiekai ir arī ciemata veikaliņš. Savā laikā esmu te iepircies. Taču, par cik ir svētki, 1. janvāris, viss izņemot bārus, ciematiņā iespējams varētu būt slēgts. Jā, tā mēs arī redzam. Veikals ir ciet, aptieka arī ir ciet. Taču, ja cilvēkam nepieciešami nerecepšu medikamenti, ir izcinājums. Tos var iegādāties šādā aparātā. Uzrakstiet komentāros, vai Latvijā arī ir šādi aparāti. Skatieties, arī šo skaisto ēku ir iespējams nopirkt. Kā es arī tikko teicu, blakus ir veikals un aptieka. Un perfekts skats uz kalniem un dabu. Ja nu kādam būs aktuāli, šeit arī ir tālruņa numurs. Bišķi samānījos. Tur bija tikai aptieka. Veikals atrodas šeit. Bet es nesamānījos, ka viņš ir ciet. Cilvēki atpūšās. Vakar bija svētki. Šodien brīvdiena. Kādos no video bija teicis, ka Itālijā dienvidos motosezona ir visu gadu. Tā lūk, varam redzēt, ka cilvēki brauc. Arī 1. janvārī es arī pats pārvietojos ar motociklu visu gadu. Tikai tad, kad stipras lietas, tad negribās braukt. Bet, ja mašīna ir aizņemta un ir jābrauc, uzvelkot lietus drēbes, droši to var darīt. Nu, esam atnākuši jau gandrīz uz skatu laukumu. Šeit ir vēl viens elektriskais reanimācijas aparāts. Kā es arī teicu, Itālijā publiskās vietās mēdz izvietot šādus aparātus, lai speciālists varētu reanimēt cilvēku nepieciešamības gadījumā. Šeit esam atnākuši skatu laukumu un pavaras burvīgs skats uz visu ciematu un ne tikai, arī kalni un daba ir tiešās redzamības lokā. Pirms tam bijām tajā ciemata galā un tur paša galā. Un tagad esam ciemata otrā galā. Esam apgājuši apkārt visam ciematam. Visur ir izvietot atpūtas galdi un soliņi. Cilvēki var pasēdēt, atpūsties, ieturiet maltīti ar skatu uz kalniem. Ir izbūvēts arī kāpnes, kas ved lejā uz tiltiņu, par kuru es teicu, ka viņu var apskatīt vienā no maniem pirmajiem video.
Jā, un tiltiņu es varu parādīt no šajienes. Tā, ka iet lejā līdz pašam tiltiņam. Ja būsiet šeit, obligāti iesaku apmeklēt, aiziet un paskatīties. Apakšā tek strauja kalna upe. Izskatās tiltiņš zems, bet īstenībā viņš ir diezgan augsts. Un šajā pusē mēs varam redzēt jūru. Kā kur tur pie horizonta. Šeit ir otrs skatu laukums, nedaudz mazāks. Protams, arī var redzēt jūru un kalnus, bet nedaudz no cita rakursa. Tur tālu lejā ir manis minētais tiltiņš. Pa lielam visi ceļi, kas ved uz leju, visticamāk ies uz to pusi. Taču, ejot lejā pa šīm kāpnēm, ko es rādīju, esiet uzmanīgi, apakšā ir vārti, paskatieties, vai ir vārti atvērti. Ingai sanāca tā, ka viņa gāja lejā, bet vārti bija cieti. Nācās nākt atpakaļ. Tā kā pirms ejiet, paskatieties, vai tiksiet līdz galam un nebūs jānāk atpakaļ. Ja nu kādam sanāk izlasīt informāciju, dariet to. Bet šeit arī ir kvadrāta kodi. Noteikti ieskanējot, gūsiet visu nepieciešamo informāciju. Šeit redzam gāzes sildītāju darbībā. Itālijā ir populāri sildīties ar gāzi. Lai gan tas ir dārgs prieks, bet varētu būt, ka pasākums, lai apsildītu māju, ir vienkāršāks. Nav jāpērk malku un granulus. Ir gāze, lieto un maksā. Bet Itālijā, tāpat kā Latvijā, par gāzi arī jāmaksā abonēšanas maksa, kas ir krietni dārga. Tur jau katrs īpašnieks izvērtē, vai tas ir tā vērts. Lēnā garā dodamies atpakaļ uz automašīnu. 1. janvārā ekskursija iet uz beigām. Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Laimīgu visiem jauno gadu, veselību, laimi, saticību. Turaties, viss būs labi. Nākošais gads noteikti būs veiksmīgāks par iepriekšējo gadu. Un uz saziņu jaunajos video. Lai laba diena, tā!